Labvakar! Mēs tiekamies nodarbībā, kur mēs runāsim par to, kā enerģija ir vienlīdzīga ar naudu un kā enerģija mums ļauj pelnīt, un ka tas process viss ir tāds savstarpēji saistīts. Es esmu Iveta Krastiņa, un esmu certificēts neirografikas speciālists un arī pedagogs, vairāk kā 30 gadu pieredzi, un tas viss kopā man dod tiesības vadīt šīs nodarbības. Tātad neirografikas speciālists arī ir ar izglītības dokumentu, un kurš katrs nemaz nevar tā ņemt un vadīt šāda veida nodarbības. Iepriekš mēs esam jau nodarbībās runājuši un zīmējuši tieši par enerģiju, it īpaši tas bija tai pirmajā nodarbībā šī cikla ietvaros, bet vispār tā tad ir labi, ja var sasaistīt, bet ja arī nevar sasaistīt ar iepriekšējo nodarbību, tad jebkurā gadījumā šī nodarbība arī ir kā pilnīgi atsevišķa alternatīva nodarbība, kurā mēs runāsim tātad par šīm te lietām, par enerģiju un naudu. Bet, ja mēs atgriežamies, tad mēs pagājušajā reizē runājām par to, kur ir tie mūsu resursi, jau esošie resursi. Un šodien mēs tad mēģināsim tos iepazītos un apzinātos resursus jau padarīt, un lai viņi tā brīvāk plūst, un lai tos defektus pārvērstu par efektiem, tā varētu arī teikt. Un mēs izmantosim tādu neirografikas algoritmu kā ierobežojumu un noņemšanas algoritms, un tas neirografikā ir tāds, viens no jaudīgākajiem šiem algoritmiem. Šobrīd parūpējies, lai tevi tādā pusotras stundas laikā neviens nekur netramda, nekur netraucē, vismaz stundu pavisam noteikti, jo tas darbs, ko mēs sāksim, tas ir tāds posms, kas ir jāizdara un kur nevajadzētu novērst uzmanību. Un kā par spīti, tas ir visbiežāk, kāds zvanīs, kādam tevi pēkšņi vajadzēs, bērniem, mazbērniem, kaķim, sunim un vēl kaut kam vajadzēs kaut ko no tevis tepat un tūlīt. Tas tā vienmēr notiek, vienkārši iemācamies tad no tā visa distancēties, jo tas ir ļoti svarīgi. Un tā tad ir sagatavoti visi nepieciešamie flomasteri, kuri ir vajadzīgi, un tad mēs varam sākt. Mūsu darba kārtība būs tāda, ka mēs tagad apmēram minūtes 25-30 zīmēsim kopīgi, pēc tam būs šis zūms tiks pārtraukts, jūs strādāsiet patstāvīgi apmēram pusstundu. Es uzdošu to, izstāstīšu, kas ir jāizdara, un tad jūs to katra patstāvīgi darīsiet, un pēc tam mēs atkal atgriezīsimies un pabeigsim darbu kopīgi. Un tā, pirmā daļa visā šajā nodarbībā ir problēmas aktivizēšana un transformācijas sākums. Mēs aktivizēsim tēmu, veiksim tādu emocionālo izmešanu, es to visu parādīšu, lai vizualizētu problēmu tieši uz lapas un iemācīsimies, kā šo haosu, kurš izveidosies uz lapas, mēs varam pārvērst harmonijā tieši ar nopaļošanas palīdzību. Ja neirografikā tā tad ir šī līnija, kuru jūs jau zinat, bet atgādinu tā tad līnija, kur mēs velkam it kā plūstoši, bet viņa ir tā tad iet līķu loču, un tajā brīdī, kad roka aiziet jau tāds šķiet tādā plūsmā, kad vairs, tu jūti, ka tas tāds aizgāja pilnīgā pašplūsmā, tādā absolūtā, tad ir jāmaina virziens. Lai tā līnija sanāk tāda līkumaina, tāda ir tā neirografikas līnija. Nederēs šīs te taisnās un tādas vienkārši novilktās, ko mēs sākam vilkt, un kaut kur viņi tur tāda aiziet. Nē. Neirografikas līnija ir tāda, kad jūti jau, kad pavisam aizgāja jau pašplūsmā tādā, mainam virzienu. Tas ir viens. Otrs, tad, kad es runāju par nopaļošanu, tad par to es tad pastāstīšu, tad, kad mēs nonāksim līdz tam. Lūk, un tā tad šobrīd
mēs vienkārši noskaņosimies, lai šeit mūsu tēmai, un apsēdies taisni, abas kājas pie zemes, taisnu muguru, ir 3 ielpas, dziļas, pamatīgas, ielpo, it kā varbūt to, par ko tev ir šobrīd tā baža, par enerģiju, domājot par enerģiju vai par finansēm un tādām lietām, un izelpo ar to domu, ka viss ir labi. Atbrīvojās vieta tam, ka viss nokārtosies. Būs tieši tā, kā tu vēlies, un tādas 3 dziļas ielpas un izelpas. Un tagad apdomā pie sevis un saki sev klusiņām vienkārši, vai tu to saki ar vārdiem, vai tu savās domās to noformulē, bet tā tad saki sev, mana enerģija ir nauda. Atkārto to vairākas reizes un pievērs uzmanību sajūtām, kas rodas domājot par enerģiju un naudu. Jebkādas domas un sajūtas tev šobrīd nav nevienam tas jāstāsta, tātad tu esi pilnīgi brīva savās domās un sajūtās. Ja tu vēlies, tu vari arī pierakstīt. Un tagad apdomātos jautājumus es jau tādus precīzākus iedošu. Kādas sajūtas tas izraisa, kad tu domā par to, ka mana enerģija ir nauda? Kādas sajūtas, kādas domas, kādi vārdi tev nāk prātā? Un kas tev vispār nāk prātā? Piemēram, varbūt bailes, sajūta, ka nepietiek, nogurums vai stress, vai jautājums, kur viss paliek, vai tas nav priekš manis, vai man ir nauda, bet vajag vēl, jo ir vēl kaut kas padomā, ir mērķi, ir vēlmes, ir vajadzības. Un tagad paņem vienkārši lapiņu, paņem pildspalvu vai zīmuli un uz lapiņas pieraksti to visu, kas tev šobrīd nāk prātā. Lietvārdi, darbības vārdi, burtiski minūtes laikā tagad visu, vai tie ir kaut kāds teiciens, jebkas, vienalga, kas tev ienāk prātā. Un nav svarīgi, kā tu to pieraksti. Rindiņā vai stabiņā uz leju, vienalga. Jebkādi vārdi. Pilnīgi vienalga. Es te rakstu tādus vienkārši piemērus kaut ko. Un tagad paskaties uz tiem vārdiem, ko tu esi sev uzrakstījusi, un noformulē, tādā vienā teikumā, tādu vienu kodolīgu domu, kas tev no tā visa visvairāk izkristalizējas, un kas vislabāk apraksta to tavu problēmu vai situāciju šobrīd, kā tu to uztver. Piemēram, man trūkst enerģijas, lai nopelnītu vairāk, vai mana naudas plūsma ir bloķēta. Tu to vari nerakstīt, bet tu to vari arī pierakstīt uz tās lapiņas, vai vienkārši paturēt prātā, kā tu jūties ērti, kā tev tas labāk patīk. Ja vēlies pieraksti, ja ne, lai paliek. Un tā.
Kas ir ierobežojuma noņemšanas algoritms? Un es minēju tādu vārdu - izmešana uz papīra. Patreiz tu neko nedari, neko nezīmē, vienkārši pavēro, es nodemonstrēšu. Izmešana uz papīra, tā papīra lapu mēs turēsim šādi te horizontāli. Horizontāli. Un uz lapas tā izmešana ir tāda, ka mēs to darīsim ar smalko flomasteru, ar smalko marķieri, melno. Un domājot par to savu problēmu, situāciju, kuru tu tā kā pie sevis šobrīd domāji, tev būs laiks 2 līdz 3 sekundes. Tas ir patiesībā ļoti daudz laika. Kad domājot par to, tev ir jāuztaisa tā izmešana uz papīra, bet tas ir tāds, tā kā tāds ātra švīkāšana. Un kājas uz zemes, stabili, ar tādu domu par to, kas tev ir prātā šobrīd. Un tas ir tāds, pat liekas, ka saspringzinās arī roka nedaudz. Un tā izmešana ir, ka mēs izmetam to savu emociju, un citam sanāk vairāk, citam mazāk šāds švīkājiens uz doto brīdi. Bet tas būs tas, kas tev ir jāizdara. Lai tu to izdarītu, tev ir šobrīd jāpaņem puse no A4 lapas. Tā tad jānoliek horizontāli. Man arī ir puse no šīs lapas. Apsēdies stabili, domā par savu šo domu, koncentrējies uz savu tēmu, un es skaitīšu, pateikšu 1, 2, un tad tu to dari. Izšvīkā un savelc tās strīpas, cik vien tev daudz gribas tajā brīdī, tās 2, 3 sekundes. 1, 2. Un tagad varētu būt, ka tavs marķieris pēkšņi varbūt nemaz neraksta tā, kā tu biji domājusi. Vai pastāv pat iespēja, ka tu viņu arī varēji nolauzt. Ja to dara ar zīmuli, tad visbiežāk zīmuli nolauž. Ja to dara ar marķieri, tad ir atkarīgs no tā, kāds marķieris. Es vienkārši šobrīd pārvelku stiprāk pāri. Ja tev arī ir tāda pati situācija kā man, izrādās, ka tad, kad ātri švīkā, tad paliek tāds neredzamāks, tad tu arī to vari izdarīt. Vienkārši pārvelkot pāri, lai līnijas ir redzamākas. Iveta, atvaino, ir jautājums. Man ir ļoti, ļoti švīkains. Tāds, tā kā. Ļoti labi. Ļoti labi, Nelī. Viss kārtībā, es domāju, ka es pa daudz esmu sašvīkojis. Nē, viss ir kārtībā. Katram ir, tad, kad to patiesībā sāk darīt, tad to švīku ir ļoti daudz. Tad, kad jau to dara jau vairāk kārtīgi, un kad ir it sevišķi par vienu tēmu, ja to dara vairāk kārtīgi, tad tas mans novērojums ir bijis, ka tās švīks paliek mazāk. Mūsos ir tā enerģija, kuru gribas izlādēt. Un tāpēc tas tā arī ir. Bet viss kārtībā. Un tā, tagad šis ir izdarīts, un tagad šī ir tā spriedze, kura ir uz tās lapas. Šī ir tā spriedze, kuru mums vajag izklidināt, tagad izklidināt, lai tā vairs nav problēma, lai tas nomierina mūsu prātu, mūsu zemapziņu. Mums lielākoties viss balstās uz zemapziņu.
un vislielākie lēmumi tiek pieņemti ar zemapziņu, vai sajūtas, reakcijas absolūti. Tad, kad mēs pieslēdzam prātu, tad mēs jau domājam, izdomājam kaut ko savādāku, bet viss balstās uz zemapziņu. Un šis ir tas, kā mēs tagad visu izklidināsim, to spriedzi noņemsim. Un tagad ar neirografikas līniju mēs izvilksim ārā no lapas visas vietas, kur ir šie gan asie stūri, nu tātad, piemēram, nu te man ir, teiksim, nu viens tāds, ja, man šo pilnīgi noteikti gribas izvadīt viņu ārā, un es velku neirografikas līniju ārā no lapas līdz lapas malai. Visas līnijas ir jāizvelk līdz lapas malai. Pilnīgi nedrīkst palikt neviens milimetrs tur tāds balts, ka neaizvelk līdz galam. Un domājot par to, ka visas situācijas, un tieši tāda, kāda ir tavējā, arī ir risināmas. Ja ir kaut kur tās astītes nepabeigtās, visas līnijas ir jāpabeidz. Jā, viņas var iet pāri arī tavam darbam esošajam. Mēs izkliedējam to problēmas enerģiju, lai varam atbrīvot vietu pozitīvām izmaiņām un notikumiem. Un šādi pilnīgi visu. Un šīs līnijas velc absolūti, ja kaut kur arī pa vidu ir kaut kur kādi asumiņi, noteikti visu izvelc ārā. Ja ir sajūta, ka kaut kur jau uzvilktajai neirografikas līnijai arī ir kaut kur kāds asumiņš izveidojies, tad paņem vienkārši no tās līnijas vietas, nu, piemēram, šeit var būt, ka gribētos, lai te nav tikai šāds tas stūrīts, bet man gribas, jā, vēl viņu padarīt tādu, izvilkt lapā. Mēģini atrast visus stūrus un tos izvilkt. Tad, kad tu to dari, tad, protams, padomā, ko tas tev nozīmē tieši. Varbūt tev katrai līnijai ir nozīme. Iespējams. Ja tu vēlies, tu vari uz blakus lapas pierakstīt visas savas sajūtas un domas, ko tu šajā brīdī arī domā. Un tagad mēs nonākam līdz tam, ka sākas nopaļošana. Te es paņemšu savu lapiņu ar tām resnajām līnijām, jo es varēšu vairāk parādīt, tātad precīzāk. Katra līnija, kur viņas krustojas, ir 4 stūri. Nu, varbūt kaut kur ir 3, ka tās līnijas kaut kā savādāk tur krustojas. Apaļošana, tā nopaļošana ir katram šim te stūrim tā iekšpuse. Šādi mēs nopaļojam. Tā. Velkam, lai te piekļaujas līnijai. Otrs gals, lai piekļaujas līnijai, un lai šeit paliek apaļš. Un tā pilnīgi visus krustojumus.
Varbūt kaut kur tev radīsies tāda vieta, kur šķiet, ka tur nav vērts nopaļot, jo tur viss ir jau tik tuvu. Tad tu vienkārši paņem to savu, paņemšu resno, bet to daram ar tievojas vienkārši, lai var redzēt ekrānā labāk. Varbūt, ka ir situācija, kad nopaļo vienu to stūri un otru, un patiesībā sanāk, ka ievelkās jau, nu, tāds figūra nopaļojās. Tā var darīt. Ja, tāda ātrā nopaļošana sanāk. Kaut kur varbūt vispār aizkrāsojas ciet, ka ir tik maz, ka tur pat nav ko nopaļot, tad aizkrāsojās ciet. Ka paliek pavisam vai nu maz, vai pavisam melns. Un šis ir tas nopaļošanas process. Tagad mēs to darīsim, un te ir tāda lieta. Ja ir sajūta, ka sāk reibt galva, protams, vajag nedaudz pasēdēt mierā un paelpot, nomierināties. Varbūt tev gribas aiziet pēc ūdens vai uztaisīt tēju. To visu var darīt, bet nevajadzētu šobrīd sākt nodarboties ar citām lietām. Vajadzētu pievērsties tikai šim nopaļošanas procesam. Vai ir kādi jautājumi šobrīd? Vai es drīkstu parādīt to savu darbu, lai saprastu, vai es pareizi to daru? Jā, noteikti. Tā, es to uztaisīšu, lai es redzu lielāku. Tā, miglains patreiz. Nezinu, kāpēc viņš man miglains ir. Nekustiniet viņu, paturiet kādu brīdi. Tad viņš varbūt, kad nostabilizēsies. Jā, viņš tā arī ir miglains, ka es neredzu. Bet es apmēram saprotu, kas ir pa lietu, un es tūlīt mēģināšu to izskaidrot. Tātad, ja es pareizi saprotu no tā zīmējuma, kurš tāds nedaudz izplūdes, bet ja es pareizi saprotu, bieži dara tā, ka, nu, tad, kad ir šie krustojumi, ja, tā nopaļošana nevis tā kā es rādīju, kad ir šis te lociņš šādi, bet dara tā, ka šādi apaļo, nu, šitādā virzienā, un tad sanāk tādas piles. Jā. Tā nē, jo rekur veidojās atkal ass stūris, viens un otrs. Tā apaļošana ir šādi. Tā, tādā veidā, lai iekšpusē ir apaļš. Paldies, sapratu tagad, jā, paldies. Jā. Nu, tādā veidā. Šo darbu, ko mēs apaļojam, stūrīšus, apaļošanu sākam no vidus, no tās figūras, kur mēs izmetām to savu problēmu. Tā kā sākam no vidus un ejam uz malām. Jā, tam ir nozīme, ja tu šobrīd sāki no apakšas vai no augšas, tas nekas, vienkārši tagad pārcelies uz vidu. Tam ir nozīme. Katrā no neirografikas šiem algoritmiem ir dažāda secība. Kādreiz to dara no apakšas uz augšu, piemēram, neirografikas kokā sāk no apakšas uz augšu. Tāpat arī citos vēl ir dažādi. Ja? Nu, šajā reizē tieši ir tā, ka no vidus uz, un tad vienalga vai uz augšu, uz leju vai uz kādu no pusēm, bet sākam ar to vidu. Noteikti būs tā, ka tu visus nepamanīsi uzreiz. Tas nekas. Tad, kad tu pamani un ieraugi tos, kas vēl ir palikuši nenoapaļoti, tad vienkārši to izdari un viss. Iespējams, ka kādu stūrīti tu vēl ieraudzīsi arī rīt no rīta. Arī tā var būt. Tad tu rītā paņemsi un to izdarīsi. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Pirms mēs
pārējām pie tā patstāvīgā darba, kad katra patstāvīgi mēs to darīsim. Un tad tiksimies atpakaļ. Tā, darbs būs diezgan darbietilpīgs. Piefiksē savas domas un savas sajūtas. Kā jau teicu, ja reibst galva, varbūt pat slikta dūša. Elpojam, nomierinamies. Tas tā var būt. Un tā, šobrīd mēs pārtraucam tieši to kopā darīšanu, un mēs tiekamies jau pēc pārtraukuma.